Slavenību taksis. Sarunu šovs uz riteņiem pilsētas ielās. Sadarbībā ar Bolt, BYD Latvija un BTA apdrošināšanu. Slavenību takšu 10. epizodē mūsu viešņa un līdzbraucēja būs šarmantā, mutīgā un daudziem tik mīļā Baiba Sipeniece, kura uz Latvijas šovbiznesa skatuves darbojas jau vairākas dekādes, gan kā Radio Star FM rīta balss, gan kā aktrise un pasākumu vadītāja un, protams, komiķe. Viņas pozitīvā enerģija ir turpat neizmērojama. Čau! Čau, Baiba! Čau! Ap 26. gadu tev! Tev arī daudz sācies? Man? Mati pagaisa. Es teikšu tā, ļoti raips, jo patiesībā gan prieki, gan bēdas, tā kā dzīvē. Dzīvē ir, jā. Tā kā dzeņa vēderā. Jā, tā kā es pat nezinu, kā tas gads izvērtīsies, jo 1. janvāra dienas tiešām tur viss kaut kas. Tāds. Viss kaut kas. Dzīve, jā. Jā, arī bērīgs. Tā noteikti. Es tev sveicu atpakaļ BYD, jo tu esi īstenībā braukus vairāk ar BYD nekā es. Jā, man bija baigā lēma. Es 3 mēnešus braucu ar BYD, Sea-Line 7. Jūtos ļoti laimīga. Kā es negribēju viņu atdot atpakaļ? Es skatījos tavu video ierakstu gatavojoties šim raidījumam. Jā, tu tur baigā, jā. Jā, es arī teicu, ka īstenībā, ja man šodien liktu mainīt, tad es ļoti labprāt pārsēstos viņā. Jā, te bija labs apraksts par viņu, ka tu biji tād, viņš ir elegants, viņš ir gaumīgs. Viņš ir tāds, jā. Viņš ir labs. Mēs tagad esam vairākus mēnešus filmējuši Slavenību taksi, kurā tu esi tagad pateikusi jā, ka tu kāpēc lai nē, es visam saku jā. Un atceries, tā, ka es tev uzrunāju, es tev jautāju, vai tev kāds takšu piedzīvojums stāsts ir, un tev bija baigi labais par dzemdību namu to taksistu. Ne, vispār īstenībā man ir vairāk. Ir vēl kāds, jā? Man ir baigi labie, bet īstenībā tas pirmais, kas man nāk prātā, tas ir par to dzemdību namu, jo tāpēc, ka... Mašīnā, jūs uzkļāpāsim par viņu. Jā, bet īstenībā taksisti ir taču politologi, jā? Taksists ir psihologs. Taksists ir vienkārši cilvēks dzīves guru. Vienkārši visu viņu zina. Viņš ir valsti māka vadīt. Tikai pārpratuma pēc nav valsts prezidents. Absolūti. Kas tik taksists nav, jā. Šajā brīdī mēs kāpsim iekšā mašīnā, mēs ieliksim go online, jeb online, tad mūs varēs izsaukt, jebkurš cilvēks. Bet viņi zinās, ka mēs esam, jā? Jā, būs atsevišķa sadaļa, tā kā Celebrity Kebab Slavenību taksis. Bet mēs satiksim cilvēkus, ko mēs nezinām, ko mēs satiksim. Varbūt, ka nesatiksim, viņi ieraudzīs, ka es esmu tā kā, oi, nē! Šito stipiniet, šito es negribu braukt. Šito nē. Ja tu esi gatavs, tad laižam ielās. Es esmu gatavs. Laižam, kas saka, laiks ir nauda. Un tad laižam. Man tev šajā reizē ir unikāls piedāvājums. Es te gribētu, lai tu sēdies aizmugurē, tu kāps visi viesi. Atceries šo te? Pasties. Es atcerējos, jā. Man vajag patīk. Lūdzu. Un viņi starp citu aizmugurē ļoti ērti. Ja tu man neieliksi 5 zvaigznes. Es šeit palieku vai tur? Tu jau vari izvēlēties. Es palieku šeit? Jā, sarunāt. Es mašīnā ļoti daudz aizlāpu caurumus, ko es nevaru izdarīt, mājās. Piemēram. Doma caurums savs? Domā? Es, piemēram, klausos grāmatu. Tu audio grāmatas klausies? Es klausos audiogramatu. Tad es, protams, tāpat kā visi pa ceļam darba lietas kārtībā. Jā. Telefonu, protams. Un brīvroku sistēmā. Tā, es nezinu, es gribētu, lai tur būtu vēl viens lietas no visu pasākumā. Es tevi sapratu. Jo reizēm es arī ar ģimenes locekļiem izlamājos. Pa telefonu, struškas nododu. Kas ir pits un paklausies, man ir 2 meitas, kuras dzīvo ārzemēs. Tā tā lielas viņas ir jau. Bet ko domā, ka ar viņām nav jārunā? Tu viņas tāpat audzini distancē? Jā. Klausies, tev bija stāvizrādes, tu esi noslēgusi visu šo posmu? Klausies, es nospēlēju. Cik tu nospēlēji? 65 ar biļetēm. Un kādas 5 es nospēlēju, tā kā korporatīvajos. Jā. Apmēram, es neatceros pēc ieskaita, tā kā apmēram 70 izrādes nospēlēju gada laikā. Man jau likās, ka es pie visiem cilvēkiem mājās pat iegāju un ar viņiem parunājos. Kāda atziņa? Tavu kopsajūta pēc tam? Ļoti forši. Ja jau būtuštruntīgi, tad droši vien nebūtu tās 70 izrādes biļetes. Ja, noteikti. Bet
Nu, tas ir, tas nav viegli. Pirmkārt, Viens cilvēks skatās 2 stundas kāpēkā. 2 stundas, jā. Jā, Beigās bija 2 stundas 20. Visgarākā izrāda bija 2 stundas 20. Ārprāts. Nu redz, ļoti ilgi nemaz nebija jāgaida. Dāmas un kungi, mūsu pirmais izsaukums slavenību taksī. Nu, mums ir pirmais izsaukums. Es tevi apsveicu, Anastāsija. Anastāsija, labdien! Jā. Laipni lūgt slavenību taksī. O, Lidiņā ir bijuši. Jā. Mums izbraucēja Baiba Sipenets. Labdien! Карина. Очень классный. Да. Я сегодня старалась, у меня съемка. Я как раз писала, вы не поверите, писала в WhatsApp, искала стилиста для образа, шопинг, сопровождения. И тут первый раз такое такси заказала в Болте. Сажусь и вижу, вау. Здравствуйте, Настя, я здесь. Моментально. Nu, es Я domāju, же ka не mēs esam первый klāt. день в этом мире. Оставила. Super. Вот это мой район. Я раньше здесь жила. Серьезно? Это мой район. Arī mans rajončiks. Jā. Laukiela. Jā, tu biji Laukielā, es pretī man logi Lauku 3. Man devīja, man tur. Ārprāt, man vecmāmiņa dzīvoja Laukielā. Хорошо. Всего вам Trip. хорошего Viss. сегодня. Lai viss izdodas. Lai viss Paldies, izdodas. Anastāsija. Čau! Čau, Čau! čau. Čau! Elizabete, Sveika, labdien! Elizabete. Leciet Kā iekšā slavenību taksī. Ātri, Čau! Ātri! Kā iekšā braucam? Tu Čau! saprati, ka tas Šis ir slavenību taksis. А, es nezināju, es domāju. Viss kārtībā, do 5, čau! Tev ļoti sirsnīgs Čau, vārds. man sauc Baiba. Jā. Dot 5. Klausies, tu arī nezināji, ko Tā, mēs braucam uz jauno Hanzu braucam. Jā. Braucam uz jauno Hanzu. Mēs tur šodien iet kazino spēlēt. Tu esi laimēs. Zini, galvenā balva, zini, kāda šim braucienam ir? Mēs tev nogādāsim droši galā. Jā. Jā, jā. Kā tev diena? Viss labi? Jā, viss kārtībā. Viss forši. Viss forši. Ko tu nodarbojies dzīvē? Es esmu CRM menedžeris. Un ko tas dara? Ko viņš dara? Mēs strādājam ar komunikācijas kanāliem, kā sarunāts pareizi ar mūsu lietotājiem, mūsu produkta. Kas jums ir par produktu? Jūs varat reklamēt viņu. Mums ir reklāmā. Mēs esam B2B platforma. Business to business. Jā, iGaming industrija. Kur tev kāds ir izpalīdzējis ikdienišķā dzīves situācijā, vai arī tu kādam esi izpalīdzējis? Uzlik uz dzīves plāksterīt. Kam tu esi palīdzējis? Jā, padalies ar kādu jauku. Kāds raudājis, un tu esi viņam šeit tev mana smuklā kleita. Nu, pagaid, draugs bija rītīgā ķezā iekūlies, un tu viņu izglābi? Nu jā, viņam bija ļoti, ļoti grūta dzīvības situācija, personīga, Jā. ar attiecībām. Un, es viņam pateicu, kā vajadzēs darīt. Un tu viņam pateici, lai beidz mocīties, ja? Varbūt, jā, varam tā. Lai met prom to visu. Jā. Tu teici, lai met plinti krūmos, tu iedevi padomu. Nevis plinti krūmos, bet lai beidz šitos toksiskās attiecības, ja? Jā, tieši tā. Es visu zinu. Es tev gribētu uzdāvināt vienu mazu dāvinu no mūsu atbalstītāja BTA. Tur visādi foršas praktiskas lietas, kas var dzīvē noderēt. Jā, tur ir gan tur tā teikt, ka tur ir loga, pasties, ar cimdiņu. Tev ir mašīna? Nē, Tev nav. Diemžēl nav. Draugam, jā, var notīrīt, jā. Logas krāpīts. Jā, logus krāpīts, jā. Forši, Tur ir krūzīte, un tur ir vēl viena interesanta lieta. Stiklā kādreiz gadās iesitums, punktiņš, akmentiņš. Jā, Un zini? skaidrs. Jā, un te ir tā uzlīme, ko tu uzliec, viņa nav redzama un viņa nosargā to punktu. Viņa neiet tālāk. Jā, un tu vienkārši ietaupi Ja tev ieskrien 150 mājās eiro. logā kaija. Jā, ja tev ir milzīgs penthauss Hanzā. Tad ja tev kaija vai kāds cits albatros ieskrien, tad uzlīmē neredzēs to visu. Paldies jums! Jā, viena vasara, baigi labais notikums. Brauc sieviete, taksometra vadītāja, un mēs ļoti jautru kompāniju bijām. Nu, tad tik jautra, kad bija akordeons līdzi. Iekšā, mašīnā. Jā.
Mēs braucam no kora ballītes. Un baigi negribas, tik skaista vasaras nakts, un vēl negribas uz mājām, nevienam negribas uz mājām. Un vēl mums tas akordeons, un visu mēs jūras krasts, un mēs kaut kur dabonam šampāniešu, un kaut kā. Un tā taksometra vadītāja, viņai tā mūsu kompānija tāpat patika, ka viņi izslēdz to savu aplikāciju ārā un ar mums tusēja līdzi. Ko tu stāsti nopietni? Līdz rītam, jā? Nē, rīt jau bija, principā. Visi. Viņi vienkārši beidz maiņu. Viņa beidz maiņu, viņa teica, neica. Bet tad mēs viņai teicām, jo mēs bijām, tādi sabiedrībā, zinām cilvēki, tā. Mēs teicām, un tad mums bija teiciens, kas notika taksī, lai paliek taksī. Un tā, jo tur varēja privātai dzīvē materiāli viņu sagādāt. Jā, bet baigi foršām meiteni. Viņa teica, ka Dievs, viņa saka, drīkst, es ar jums pabraukāršu līdz jums vedīšu, kur jums vajag. Cik jūs saprotat, ka es nekad tādus cilvēkus vairs nesatikšu vienkopus. Un mēs sakām, aiziet! Un viņi izslēdza skaitītāji, viņi mūs veda, kur mums vajag. Labs. Wow! Nu, lūk. Paldies par pieredzi. Nu, prieks. Sveicini draugu! Paldies! Lai viņš netusē ar toksiskām meitenēm. Atsprādzies visvieglāk. Taisājos augšu. Jā. Ja tu atsprādzies, tiec ārā. es tev būs vieglāk. Es pabraukšu. Bišķiņ. Tagad. Re. Labi, es tev palīdzēšu atsprādzies. Nu, redz kā, Elzbet, čau! 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 Jā, tev vajadzēja atsprādzies. Mums tā būtu vieglāk. Tu uz palikšanu, es jūtu. Labi, čau tā! Un mēs jau dodamies uz nākamo izsaukumu, kur mūs gaidīs Anna. Aiziet! Anna, labdien! Nākat iekšā. Braucam! Jā, Slavenība taksis! Celebrity cab! jā. Sveiki, Anna, neuztraucieties, šitās pareizi. Jūs esat visu izdarījis pareizi. Labdien, Anna! Man nepatīk, kad man filmē. Viss kārtībā, mēs jau tikai sevi filmējam un jūs! Jā. Sveiciens Slavenība taksī, mans vārds ir Aivis. Man sauc Šī ir Baiba. Baiba. Jā. Kā jums diena? Nu, Man patīk jūsu emocija apmulsusī. Nav laba? ne, man jābrauc steidzīgi. Mēs braucam, tu tik steidzīgi, mēs nebūsim braukuši nekad vēl. Jā, mēs jūs Bet aizvedīsim ar droši. vējiņu. Mēs drīkstam pajautāt, par ko jūs strādājat. Pašai savai rūpnīca. Rūpnīca! Rūpnīca, ko jūs ražojat? Nē, sveiki, labdien. Koku rūpnīca. Koku rūpnīca. Ko jūs ražojat kokus? Nē. Nu, tagad bērnu laukumu. Bērnu laukumiņš. Un kur jums atrodas rūpnīca? No Vācijā, un tepat ar Latviju daudz ko. Izcili. Izcili. Jā. Man ļoti patīk jūsu zirneklis. Cik skaists. Tas nes veiksmi. Tā ir arī antika Tas ir varēs. Zirneklis. Tas ir ar dzintaru. Tas ir dzimtās zirneklis. Par dāvanību. O, šis ir jauks. Mēs tuvojamies ielas jūsu adresē, mēs jums novēlam, lai jums biznesam labi. Un reizēm mēs esam, ziniet, svētku industrijas pārstāvi, mēs tomēr gribam, lai jūs svētkus svinat. Jā? Ja jūs nesvinēsiet, mums nebūs darba. Es neesmu vietājis no Lietuvas. O, jūs esat lietuviete? Jā. Ļaiskiet jūs pasveikint mūsu delegācijas vārdu. Redz, kā jūs esat lietuvieti. Ārprāts, kā mēs būtu zinājuši, uzreiz būtu sākuši lietuviski runāt. Nu jā, labas dienas. Jā, labi. Laimīgi, laimīgi. Tā, jums Tā. arī. Mēs tak šo ir. Pagaidi, Iveta Vecmani, stop! Ja. Pārši! Čau, Iveta! Labu dienu! Tā. Tu zināji, kura mašīna? Nopietni! Nopietni! Zini, kas tā pa mašīnu? Tu zini, kas tā pa mašīnu? Es zinu! Celebrity taksis! Labdien! Čau! Cik tu skaista broša! Paši jūs tik skaisti! Nē, mēs arī. Darbiņā, jā. Mēs esam celebrity taksis. Mēs filmējam raidījumu. Ka man ir tik mazs gabals ar jums jā. Paņem piesprādzies Es jau uzlaic Vienalga. riķi, lai mēs to materiālu pat labo neizmetam ārā. Tu zini, man līdz brīvības ielai 106, tas būs pieņemts 2 minūtes. Tas ir precīzi 2 minūtes. Nekas Es runājas. man ir tik skaists zābaciņi, es nevaru, vai viņi... Parād, kā te. Parā. Jā, šitie. Paga, šitie. Jā, šitie. Es nevaru ar viņiem staigāt. Es tevi ļoti labi saprotu. Tie ir tie bruņurupuši nīņdzi, tur tas tāds tā kā, jā. Jā, tas ir tagad modēni. Jā. Ikona. Jā, bet tā ir ikona. Bet Ikona. tur ir jāmāk ar viņiem, un jāmāk saģērbties, un jāmāk staigāt. Bet ja vasarā iet, tad zāle viņos sasprūst Es iekšā, varu jā. šampaniešu glāzi ieliekt tur.
Tagad es balvēju. Klausies, paldies tev tam 100 ielūgumu, kad man es vienmēr apskatos, bļāviens, man tajā brīdī ir pasākums. Bet tava žaketītes vēl kāds uzzina? Tu redzēji? Man ir viņas žaketīte. Šobrīd? Nē, nav, šitā ir cita. Bet vispār īstenībā, un arī krekliņus es nesu viņam, un es esmu mazgājis, un viņiem laba kvalitāte. Viss, ko tu man apsolīji, tas viss arī tā arī. Jā, Ivetas drēbes brīnišķīgas. Tas ir must have. Vismaz vienai ir jābūt tavā gardrobē. Jāatbalsta savējā. Un es, ja vien varu, un ja vien tas ir iespējams, es tiešām atbalstu vietējos. Un es arī skatījos, ka tu biji uz Paula ballīti meitenes pulcējies. Jā, Ančuk un arī mazmeitu. Jā, es sapratu, ka meitenes ļoti, kā saka, novērtē un visu. Sēž labi žakets. Es tagad braucu plānot jaunās pavasara vasaras kolekcijas savus kolēģis, šuvējus koncertus. Pačuks teikt priekšā, kas pavasarī būs modē. Šita te kaut kur. Kas būs modē? Kas būs modē? Bordo vairs nebūs. Kas būs modē šajā gadā? Iveta Vecmane. Ļoti labi. Prieks tev satikt. Jā, Čau. Un tu man tik sūti, es arī nāksi. Jā, es nākšu. Es vienkārši, tu katīgi neapvainojies, bet es nākšu. Tie tev lākatiņas smuk, un tev ļoti skaists arī fotosesijas. Viss ir skaisti, pārdomāts un labs. Vai jums skaisti? Jā. Paldies, lai tev viss izdodas. Jā, uz augšu. Jā. Build your dreams. Šobrīd highlights. Šis ir tavs highlights. Šīs dienas highlights. Mēs uzbūvējam tavu sapni Build your dreams. Čau, Ivetiņ. Čau. Tā. Jā, čau. Cik elegants metāls. Viņi taču vispār. Jā. Vispār, ai. Man ļoti patīk Ivetas darinājumu. Protams. Kas tur ko nepatikt? Jā. Lūk, šīs bija patīkams pārsteigums mums abiem ar Vaibu. Iveta Vecmane ir kolosāla māksliniece. Mēs laižam tālāk. Mums jāpaņem. Man liekas, ka šitās Mums ir jāpaņem Hanna. Man liekas, šitā ir viņa ar telefonu rokā. Hanna, jā. Jā, viņa redz. Hanna, hello, jump in. Celebrity cab. Are you from Finland? Yes. Okay. Finland. Yeah. Please, safety belts. Hello, ladies. Always. Yes. You want I do this. Where are you going now? To restaurant. To restaurants? Yeah. How do the Finns like in Riga? I love this. A lot? Yeah. Labi? As we say, good. I understand. Because we came from Tampere. We had the flight. Yeah. The Air Baltic flight. Yeah. 1 hour here. And how it's in Finland? Same kind of weather. Same weather, yeah? Plus minus. But Finland is most happiest country in the world. Yes. Yeah. Always. How Why? Fifth or sixth time. But listen, The ladies. same cold weather. Is this a real fact or is it fake? Yes. No, it's no. real. How it's possible? I think Finland is very safe country. Yeah. We trust our police, our government. We have free Healthcare. Yeah. Koulutus. When we studying, everything is free. Let's film a video. Can you say hello? This is Celebrity Cab but in Finnish. Yes. Tā. 3, 2, 1. Moi, tämä on juhlataksi. Olemme Riikassa. Ihan mahtavaa. Todella komea kuljettaja täällä. Jee. Kippis. Kippis! Sveicien slaveniem taksiem no Somijas. Joo, Kas valitsin ir tämä kipis? taksin. Kipis ir prozīt. Kīpis ir prozīt? Jā, prozīt, like a prozīt. Like a prost. Jā, prozīt. Kas tev Es jāņem? padošu roku dāmā. Just wait a minute. We are in heaven now. Yes. Have a nice evening today. I stopped on the... To grandmom in there. No, because I stopped crossed over. Yeah. Okay, Right. enjoy Riga. Go. Es tev arī vēlos pajautāt, ir kāds plāksters stāstīns, kur tu dzīvēs kādu izglābus, kādā situācijā apdrošinājis kādu? Puiši man sāk stāstīja. Iedod vienu savējo. Tātad ar vienmēr sakot, es dziedu korī. To tu nezini, bet varbūt... Es zinu. Jā, es dziedu korī. Un ir viena kora ballīte, un pēc tās kora ballītes viena kora biedrene saka, atnāciet ciemos pie viņas. Un mēs aizējām pie viņas, un viņai māja, tādā
nu, tiksim, kārtībā, kādu, es esmu redzējis tikai muzejos kārtību, tāda kā viņiem, nu, viņiem viss tāds, nu, un mēs jau esam rītīgā tādā, laila, glāzes, šur glāzes, tur es redzu, ka viņi tādi bišķi tādi trauksmaini ir, viņi izvelk albumus, un liek mums albumus skatīties. Nu, zini, kā ir, kad tu esi ierēbis un skaties svešu cilvēku albumus, nu nevarētu teikt, ka tev ļoti tas viss interesē, bet, no, es sev piespiešu skatīties šīs bildes, un viņi rāda, un tās jaunības dienu bildes, un kaut kāds tāds, un es saku, un es ievēroties fotogrāfijās, viņa ļoti skaista sieviete. Un es saku, kas tā pa sieviete? Viņš saka, kas es tā esmu? Es saku, kā tu? Kāpēc tu neesi tagad tāda? Un es nekontrolēju arī, nu es esmu bišķiņ iedzerus, jo nekontrolēju. Viņš saka, kas ir mainījies? Es saku, tajā bildē sieviete smaida, bet tu nē, nu, tā ļoti skaista sieviete, tāpēc, ka viņa smaida. Paiet kaut kā 3 mēneši. Varbūt pat mazāk. Jā. Viņa pienāka kura mēģinājumā klāt, un viņa saka, paldies tev. Saku, par ko? Viņa saka, es tajā naktī visu sapratu. Saku, tā, ko? Viņa saka, es izšķīros no vīra. Ko tu stāsti? Un viņai izrādās, ka vajadzēja kaut kādu grūdienu. Un izrādās tas mans, tas sliktenīgais teiciens, kas tā pa sievieti šai fotogrāfijā, jo viņa smaida un tu nē. Tas bija viņai tas, ko viņai vajadzēja. Es sapratu zemtekstu. Un zinu, ko? Un es viņai lūdzu, lūdzu, nē, nu tas bija dzērumā, nu tas nebija tā, ka, nu tā, nē, es parasti kontrolēju, ko es runāju, nu lūdzu, nē. Es saku, nē, viss tieši notika tā, kā vajadzēja notikt. Man vienkārši vajadzēja pēdējo punktu, un tu biji tas. Un saprot, īstenībā, es vēl nezinu, vai tas ir labi, ko es izdarīju, vai nē. Bet, saprot, man tāpat paradīzē neielaidīs, pateicoties šodien saimnieks meklē sievu. Tāpēc es lai nu būtu. Mūsu sponsors BT atdrošināšana, tev arī ir mīļi dāvaniņi, kas tev varētu saimniecībā noderēt. Paldies tev, babi, paldies. Es tev izkāpšu ārā, es tev samīļošu. Tā jau būs lielākā balva. Bet klausies, šitos krāpi man arī vajadzēja. Tas ir labs, vai ne? Paskaties, cik labs. Jā. Nu, klausies, kāds tev verdikts par takša darbu tagad tu izbrauci? Smags. Vai ne? Ir grūciņš šis darbs pieteikošs. Es nebija iedomājusies, ka tik intensīvs, un tomēr tie cilvēki tik dažādi, ja? Un viens iekāpj saldām smaržām, viens iekāpj ar kaut pat tādām pat trakām smaržām. Viena tā sieviete bija vispār, es esmu ar smaržām, man ir baigi tādas. Tu sajūti viņus, vai ne? Es īstenībā esmu ļoti... Es tevi jūtu, es arī. Ziniet, jāteic, ka ar Baibu Sipenieci varētu braukt kaut uz otru pasaules malu kopā. Paldies viņai par dalību un jums, skatītāji, kas sekojāt līdz slavenību taksim. Uz tikšanos citā reizē!